Čau, mūsu skatītāji! Esam ieradušies Cēsvainē, kurš šī gada mums jau ir 5. posms. Ļoti labi ceļi, kvalitatīvi sagatavoti. Skatītāji, kas ir ieradušies, nenožēlos, ka ir atbraukuši ļoti daudz skatām vietu. Pie mums ilgi nekas nebija noticis, un pie mums ir forši ceļi. Tāpēc arī izdomājām, ka vajadzētu kaut ko uztaisīt. Un šis mums ir pirmais eksāmens, pirmais lielais pārbaudījums, kur cenšamies sakārtot visas iespējamos aspektus, lai varētu augt, lai varētu attīstīties un cerams nākošu gadu tikt uz rallija sprintu. Un tad jau skatīsimies, kā ar finansēm, atbalstītājiem un sponsoriem. Un tad jau varbūt Madonā rallijas atgriezīsies arī. Pirmais ātrumposms tāds it kā liekas nekas īpašs, bet otrais, trešais ātrumposms būs sarežģīti. Pēc pierakstiem uzreiz secinājām, ka te būs ļoti svarīga sadarbība starp stūrmanu pilotu. Pilotam būs jātic tas, ko stūrmanis lasa, jo tie, kas brauks tikai uz acīm, tiem būs grūti. Kaut kas jauns nebijis, jo es pats Cēsvainē nekad neesmu braucis. Šī būs tā kā nevainības zaudēšana šodien Vidzemē. Sezonas sākums mums bija diezgan izaicinājumiem bagāts, mums bija visādas ķibeles, tāpēc mēs ejam kaulā šodien līdz galam. Mēs esam 2 mēnešus nosēdējušies, nogaidījušies, un diemžēl nav žiguls. Nevaram cilvēkiem iedot to smaidu, redzēt vēsturisks auto, bet mums ir vecais labais Civics, kas pagājuši gadu mūsu studentos aizved līdz piedestāliem, tā kā mēs domājam, ka varētu būt laba veiksme ar šo mašīnu. Kā esat atjaunojušies pēc Liepājas? Nebija jau daudz ko darīt. Es vienkārši aizbraucu mājās. Domāju, sākšu ar to, ka jāatrod puses, jo man likās, man nav. Izrādās vesels 3 rezerves. Šoreiz ir pat līdzi. Ļoti daudz roteru, līdz ar to mums liekas, ka rezultātu vairāk vai mazāk noteiks precizitāte, kā tiks izbraukti roteri. Tā kā koncentrēsimies uz to, lai nedabējam roteros neviens sodu. Mašīna atkal saskrūvēta, aizvakarī atkal salauzām. Visa 4VD plus grupa saslēdzās kopā vienā milzīgā kolektīvajā smadzenē un palīdzēja mums pat tās vietējiem resursiem saķīlēt to visu. Tā kā, jā, visiem liels respekts, tāds baigais teamworks. Nefinišēt tehnisku problēmu dēļ, tas man liekas tāds vislielāko tukšumu veido. Ja tu esi kļūdījies, ok, kļūdījos, bet ja tā tehnika neiztur, tad tāds nekā. Ko tu novēlētu jauniem dalībniekiem? Runāt ar vecajiem. Runāt. Un te jau ir kaut kādas ekipāžas, ar kurām es esmu tāpat kaut kādās brīvdienās stenogrammas treniņus, izbraucu savus ieteikumus, pateicis, kas jādara un ka nevajag tos motorus vīlēt, bet vajag braukt. Visi jau mēs gribam stāvēt uz pakāpieniem, bet viņi ir tikai 3 iedalīti. Kad sazīmēs vairāk, tad stāvēs vairāk augstāk. Bet neko, jāspiež. Braucam tā bez brīnumiem, braucam tā, lai nav sāpīgi, lai nav viss, lai pasmukoja. Esam atbraukuši šodien pabaudīt manu stūrmaņa, kā saka, performanci no kabineta kreisās puses. Mašīna pašlaik ir noslēpums, tāpēc arī mēs viņu tur slēpjam aizmugurē. Vācu autobūvas šedevrs, kā saka. Sajūtas ļoti labas. Pirmajā aplī nokavējām pirmo doku pa 36 minūtēm. Aizbraucām nevis tur, kur vajag pa labi, bet aizbraucām pa kreisi, kad attapāmies, tad braucam kaut kā baigi ilgi. Pieredzes trūkums tīrākais. Skatītāji ļoti daudz. Ar talsiem salīdzinot varbūt bišķi mazāk, bet ļoti daudz var redzēt gan malās, karogi, vispārējais skatītāji daudz.
pirmā diena rallijā, es gribēju pateikt, mums šodien ir pirmā diena rallijā. Bija vispār ļoti svarīgi nepieļaut daudz kļūdas, un reāli pa visiem 3 bopiem vienu aizķērām tikai konus, tā kā es domāju, ka kopvērtējumā bez sodēm mums būs diezgan labs rezultāts. Kūliņus metāt? Nē, tikai tā, mīksti uz jumta, bet rezultāts sabojāts un līdz ar to baigā prieka nav. Atpakaļ skatītāji palīdzēja nokļūt? Jā, tas liels paldies viņiem. Rallī esam finišējuši, bet rezultāta nav. Zini, kā sezona iet uz galu, ir palikuši pēdējie 2 posmi un mēs kopvērtējumā bijām 2. vietā. Tā kā sezonu esam norakstījuši 1. ātruma posmā, 1. kilometrā. Vienkārši bija pa ātru. Domājām, ka saies, bet nesagāja. Tas grāvis uzskrēja uz ceļa ātrāk nekā mēs spējām apstāties. Un dzīvotāji būsim, bet bija sāpīgi. Roteri ļoti tuvu aiz orientiera, īstenībā viltīgi salikt. Jāseko stenogrammai, dikti. Stenogrammu lasīt arī diezgan sarežģīti, 3. īpaši dopā, tur tādi īsti tie gabaliņi visi. Varbūt gribējās bišķi labāku tempu, bet par cik ļoti reti braucam, pēdējo reizi Gulbī braucām un nekādi beigie treniņi nav aizvadīti, tad es teiktu, ka ļoti labi nobraucām. Debijas rallijs noslēdzies, kā jūties? Ļoti labi, interesanti. Pat biķernieku sagribas uzbraukt jau. Kā ar stūrmani sastrādājāties? Ļoti labi. Tik paliek viņš bļāva. Mierīgāk. Šodien jau vispār negāja kā plānots. 2. dopā nokrita gāzes trosīte. Tad pēc 3. dopa mēs atbraucam uz servisu atpakaļ. Mēs saprotam, ka mums ir jaunās riepas beigušās jau. Un tad 4. ātruma posmā puses. Būtu vēl pašam meistarība. Līdz galam būtu bijusi, arī būtu bijis labi, bet SS2, SS5 man sanāca vienkārši vienā vietā. Viena un tā pat vieta, abās reizēs izbraucam cauri roteriem šļocoši. Lielāko daļu visas sekundes palika uz roteriem. Kaut kā mašīna negribēja stāties, punts izslīdēja. Pilots arī ir vīlies vairāk nekā es, bet pats saprot, ka negāja un tad saprat, jā, ka šodien nebūs tas piedesals. Likās, ka nobraucām ļoti tīru sacensību un pirmo reizi cesvainas sacīkstas un izskatās, ka būsim uzvarējuši. Cesvaina ir noslēgusies, cesvaina mūs uzņēma godam, ātruma posma bija labi, laiks mūs ārā lutināja, sportisti apmierināti. Mini-rallijs ir laba vieta, kur attīstīt savas spējas, un tāpēc pēdējais posms notiks biķerniekos uz asfalta segumu, kur mēs varam iemācīties trajektorijas un precīzi braukšanu. Tiekamies biķerniekos!